kolēģi, kā mēs cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, kā jau jūs labi redzat, izklaidējošās saturs sit augstu vilni, un kā jūs redzat, šīs demisijas pieprasījums ir Šlesera priekšvēlēšanu kampaņa. Un Šlesers pārmet valdībai un Siliņai dažādus grēkus, tādēļ uzskaitīšu dažus faktus. Pirms 14 gadiem, tieši ap šo laiku, 26. maijā, Saeima lika šķēršļus krimināllietas izmeklēšanai, kur bija iesaistīts Šlesers. Un 28. maijā Zatlers atlaida Saeimu, jo nosodīja iejaukšanos izmeklēšanā un Šlesera piesakšanu. Savukārt, pirms 7 gadiem tika publicētas rītdienas sarunas, kur Šlesers teica šādu frāzi par medijiem: vienkārši jāpārņem un jāuztaisa normāla vertikāle, uz ko Vilis Kristopāns atbildēja: tā kā Krievijā, teiksim. Krievija ir pazīstama ar savu politbiznesu, kur būšana pie varas nozīmē tikšanu pie naudas. Šlesers politikā ir jau ļoti sen. Un kāpēc Šleseram nepatīk Siliņa? Tāpēc, ka kamēr viņa vada valdību, Šleseram ir grūti nodarboties ar politbiznesu. Atgādināšanu, ka Šlesera partijas valstī ir parādā 860 000 eiro. Reizeknē Šlesers uzsāca sadarbību ar bijušo mēru Bartaševiču, kurš arī pateicoties būšanai pie varas nopelnīja savai ģimenei milzu naudu, bet pašu Reizekni noveda līdz bankrotam un ieveda parādu jūgā 115 miljonu eiro apmērā. Pirms gada Siliņas valdībai bija jāglāb Reizeknes iedzīvotājus, jo norīkot pagaidu administrāciju un nedrīkstēja pieļaut Reizeknes bankrotu. Arī tāpēc Šleseram un Bartaševičam Siliņas valdība nepatīk. Šie divi saimniekotāji, kuri spēja savu bagātību audzēt tikai un vienīgi izmantojot to, ka ir pie varas, šobrīd vēlas nogāzt esošo varu, kas tam stāv pretī. Mēs varam kritizēt valdību, ka tā nav pietiekoši efektīva, bet es zinu ka šī valdība strādā sabiedrības labā. Mums ir jānovērš tādu personu tīklojumu, kuri vēlas atgriezt politbiznesu. Tādēļ es neatbalstu šo pieprasījumu un aicinu jūs neatbalstīt Šlesera politisko kampaņu un balsot pret kolēģi. Paldies! Debates slēdzu.